Man ir patiesi prieks apsveikt mūsu jauniešus, bērnus, un priekšā ir ziedi, jo parasti jau, kad ir izlaidumu laiks, tad ir ziedi. Un jāsaka tā, ka es atceros, ka es iedos Valmieras draudzē, un būtībā septembrī sākās mana kalpošana. Septembrī. Un tad tieši arī bērniem sākās skola un bija satraukums. Nedomājieties, gads ir cauri, pareizi. Ja? Tā kā tas tāds bija aizraujošs ceļojums šajā gadā mums mācoties un darboties. Arī man Valmierā, jo es tieši ar septembri sāku Valmierā arī kalpot, tā kā pagājis ir šis, kā mēs sakam, mācību gads. Un jāsaka, kāpēc rakstīju to aizraujošs ceļojums? Kad mēs kādreiz mācāmies skolā, tas šķiet, viss ir garlaicīgi. Skolotāji ir vispār pilnīgi garām, pareizi, ja? Klases biedri, visādi. Bet, kad paiet gadi, un tad tu atceries atpakaļ, bet būtībā no bērnības tev ir ļoti daudz draugu, pareizi. Jauniešu vecumā, studentu laikā jau romantika un vispārējais, nav interesanti sakiet, mācība laiks. Ja? Un tad tikai pēc gadiem mēs redzam, cik tas tomēr bijis ir aizraujošs brīdis, jauks. Mācoties gan bērndārzā, gan skolā, gan augstskolā, vidusskolā, jo tieši bieži šīs bērnības draudzības ir dzīvē visvairāk, visilgstošāk teiksim, tu pazīsti tos vai tos, tu tanī skolā mācījies, esi tā kā novērtēt šo laiku. Kad mēs septembrī sākām šo mācību gadu, atcerieties Bībeles tekstu, šis jau teksts, kur lasīja jau Inns, ja? Mēs skatījāmies uz Jēzus Kristus dzīvi, tad Jēzus mums ir piemērs un tur rakstīts, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dievu un cilvēkiem. Tas ir Lūkas evaņģēlijā. Ir aprakstīts Kristus dzīve, arī viņš bija pusaudzis, arī viņš bija jauneklis, un mēs skatāmies, kad viņš parāda šo piemēru, ka mūsu dzīvē, mūsu bērniem, jauniešiem un arī mums ir tāda vispusīga izaugsme. Tāda atkārtoja, tāda vispusīga izaugsme. Ja? Tad šīs 4 lietas, kurās auga Jēzus. Tad pirmais bija, Jēzus pieņēmās gudrībā. Tā ir skola, vecāki, no kuriem mēs mācāmies. Tā ir draudze, tā ir vide, grāmatas, dators, no kā mēs lasām. Mācāmies tātad šī gudrība, kuru Jēzus uzņēma. Tādā laikā nebija dators viņam, bet mūsu laikos ir iespēja mācīties arī no šīm no datoriem, mācīties internetā daudzas lietas. Tātad pirmā ir šī gudrība, kur mēs esam. Otrs ir rakstīts, ka Jēzus auga augumā. Tas ir fiziskais spēks, enerģija, veselība. Man ir prieks arī, ka mums ir beidzis sporta skola. Roberts šodien arī sporta skola beidzis. Ja? Malači, tas ir sports, tā ir aktivitāte, tā ir darbība, fiziskais. Un mēs jau šobrīd arī ar mūsu dziedātājiem pa ceļam runājām, ja? Ka viņi saka, cik ļoti svarīgi ir fiziskā enerģija, spēks un veselība. Jo dziedātājiem arī vajag izturēt veselu stundu koncertā. Ja? Tas ir fiziskais spēks, enerģija. Ja? Tad tas ir arī Jēzus augumā, spēkā. Trešais. Jēzus auga piemīlībā pie cilvēkiem, tas ir attiecības ar vecākiem, skolotājiem, citiem bērniem un tā joprojām, tā tālāk ir. Ja? Kā gudri speciālists saka, un arī dzīvē tā ir, skolā ejot, tikai 50% ir zināšanas, otri 50% ir kas? Attiecības, ko iemācies vidē, sadzīvot ar citiem bērniem, kustēties, darboties. Ja? Un jo lielāka skola, jo tev jāmācās ir vairāk attiecības. Tāpēc arī skolā mēs mācāmies gan zināšanas, gan arī kā veidot attiecības, draudzību un tā projām. Tad tas ir, kā mēs sakām, 50-50. Tie 50%. Ne tikai zināšanas, ja, bet arī šī sadraudzība ar citiem bērniem. Spēt iesties kolektīvā, spēt runāties, darboties un tā joprojām. Un ceturtais, Jēzus auga piemīlībā pie Dieva, tas ir ticība Dievam. Ka mēs arī mūsu bērniem draudzi atgādinām, ka mēs esam arī garīgas būtnes. Mums katram ir sava dvēsele, sava ticība, sava izaugsme. Un paldies visiem skolotājiem, kas ir darbojušies šajā gadā ar bērnu sabatskolām. Arī priekšā ir lielais notikums nometne. Es domāju, ka Baibija uzreiz tā nopūšās smagi jau nometne. Ja? Tas ir brauciens uz Kurzemi, kurš ir skaista vieta Sabilas puse, bet visa tā braukšana, tā būvēšana un veidošana, tas prasa lielu enerģiju. Kaut gan Baibija tas jau dzimto pusi tādā ziņā atkal vairāk jau. Bet tas ir atkal liels notikums. Tā kā es vēlreiz saku, ticība Dievam, šīs 4 puses, kā mēs sakam, Jēzus, viņš auga gudrībā, viņš auga spēkā, viņš auga attiecībās, piemīlībā ar cilvēkiem un arī ticībā uz Dievu.
Un tāpēc arī noslēdzot šo gadu, varētu teikt tā, vispirms ir pateicība Dievam. Vispirms ir pateicība Dievam par to, ka viņš svētī šajā gadā mūs Latvijā ar mieru. Ka viņš svētī, ka bērniem bija veselība, ka mēs varam mācīties, darboties skolotājs. Tad Dievs deva šo veselību spēku. Katru rītu mēs pamostamies, ka Dievs mums dāvājas ar jaunu dienu, jaunu iespēju būt kopā ar viņu un arī iet uz skolu, darboties un mācīties. Es zinu, ka skolā ir daudz lietas, kas mums brīžiem ir garlaicīgs, nepatīk, bet tā ir realitāte, tāda ir skola. Ja? Vienmēr būs kaut kas plus, vienmēr būs kādi mīnusi. Tad vispirms ir pateicība Dievam. Tad ir nākamais – pateicība vecākiem un skolotājiem. Paldies, vecāki, jūs esat bijuši pacietīgi katru rītu. Es zinu, ka man bērni mācījās skolā, katru rītu jāved uz skolu, tad man katru rītu bija jāmostās. Es varu tagad tā brīvāk, jau bērni izaugušas, no rīta mierīgi var filozofēt, vai 8 sāk darbu, vai 9, kaut kur tā. Bet tā bērni bija kategoriski, jāceļās uzreiz prom tādā ziņā, uzreiz uz skolu un tā. Ja? Tā kā paldies, mīļie vecāki, paldies skolotājiem. Jāsaka, interesanti. Es kādreiz tā padomāju, ja skolotāji zinātu, kādas iesaukas bērni izdomā skolā, es domāju, ka skolotāji būtu sen visi sirmi mati. Kā es izstrādāju skolā, ka es tā paklausos kādreiz, ka skolēni tādu iedomājuši iesauku tādam skolotājiem. Mums sakā, savā laikā es mācījos arotskolā, tā bija Jāņmuž, ļoti skaista skola, tā vairs nav skaista, tiešām pamesta skola, bet tajā laikā viņa bija ļoti tāda attīstīta skola. Un mums bija kāds interesants pasniedzējs. Un viņiem bija šie liekvārdiņi. Un viņš katra teikuma galā teica, kā saka. Un tad mums vienmēr parasti pirms stundām daži centās savā starpā jau tā kā sadarēt, ja, cik reizes pasniedzējs atgādinās, kā saka, atkārtos to vārdu. Un tad viņi sēdēja un pierakstīja, ja, teiksim, ja. Un tas klausās, domāju, ko viņi tur visu laiku vēl tās svītriņas, teiksim, ja. Un tad viņi savā padarīja, vai būs 100 reizes vai 150 reizes, saprotiet. Tā kā arī man notiek, kā es liekvērdiņi pieķerās kaut kur, tad no tā ir jāsmēs. Tā kā, ir dažādi skolotāji, dažādi bērni, bet jebkurā gadījumā mēs esam pateicīgi visiem skolotājiem, kas darbojās un atbalsta mūsu bērnus un vecākiem. Mēs esam pateicīgi, ka mēs dzīvojam tik brīnišķīgā valstī kā Latvija, kurā mums ir miers un iespēja visiem bērniem mācīties. Es lasīju kādu statistiku tepat nesen apakaļ, ka pasaulē vairāk nekā 72 miljoniem bērnu nav iespējas iegūt pamatizglītību. 72 miljoni, nedomājieties, kas tas ir? Tas ir grandiozi liels skaitlis, ja, teiksim. Ja? Tā ir mūsu privilēģija dzīvot Latvijā, šajā brīnišķīgā zemē, kurā mums iespēja mācīties, darboties. Man, kā es saku, tā tāli, bet mūsu izglītības sistēma nav nemaz ideāla. Es saku, parādiet man ideālu sistēmu, un es jūs pateikšu paldies. Jo cik es ceļoju pa dažādām valstīm, kad es biju Amerikā, kad es biju Zviedrijā, viņi teica, nē, mūsu sistēma nav ideālākā. Tā kā katrā valstī ir kaut kādi plusi un mīnusi. Tad nākamā lieta, mēs tādu skatīsimies uz bērniem. Man ir patiesi prieks par jums visiem, kas esat šajā gadā likuši kādus eksāmenus vai nokārtojuši kādas lietas. Jo ticiet man, ka nāk eksāmeni, vienmēr ir uztraukums un bailes. Jo tu nezini, kādas būs prasības, kādi būs tādi jautājumi. Ja? Un 2. Timoteja vēstulē ir teikts, 2. Timotejam 1,7, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tātad spēka, mīlestības garu. Ja? Es vienmēr saku tā, ka vienmēr pirms eksāmeniem ir uztraukums, un tas ir pilnīgi normāla reakcija. Tas ir pilnīgi veseli bērni. Ja? Ziniet, pilnīgi normāli. Un tagad tu nokārto eksāmenu, kādas sevis pēc tam sakiet, kādas sajūtas ir? Wow! Es kādu mēnesi atpakaļ sapņoju, ka man jāliek ir vidusskolas eksāmens matemātikā, un es biju tā satraucies, saprotu, ko es atceros. Un pamodos, slava Dievam, tas bija tikai sapnis. Ja, bet bērniem jums nebija jāliek, jums nebija sapnis, bet tā bija rauda, ko es tagad nokārtošu to eksāmenu. Ja. Tā kā malači, ja, katrs eksāmens prasa tādu spriedzi, satraukumu, un tas ir pilnīgi normāli. Kāpēc? Es savā laikā studēju teoloģiju daudzus gadus, un man teoloģijas profesors teica, eksāmeni ir vajadzīgi. Kāpēc? Es saku, tāpēc, ka ja nebūs eksāmeni, es saku, ticiet man, pat teoloģijas studenti, kad 50% nevis pēc stundām ies mācīties, bet ko darīs?
brauks uz jūrmalu. Atpūsties pie jūras un tā projām. Bet ja tu zini, ka tev beigās ir eksāmens, tad kā cilvēkiem ir jāmācās. Tā kā eksāmens palīdz arī motivēt sevi, mācīties, sagatavoties. Vēl nākamā lieta ir, kad ir izlaidums, viņš arī jānosvin, jo tas ir gandarījums, ka tu esi spējis to izdarīt, uzvarēt. Vai tas ir bērndārs pabeigt, vai tas ir pamatskola, vai tas ir vidusskola, arotskola, tehnikumu, augstskola. Viņš ir jānosvin, ka tu esi spējis to uzvarēt un kā mēs sakam, paveikt. Jo ticiet man, vienmēr ir skolā kaut kādi brīži, kad tu domā pamest vai nepamest. Atceros, ka es sāku studēt maģistratūru teoloģijā. Angļu valodā viss bija. Es domāju, un es brīžiem domāju, kāpēc man vajadzēja sākt? Kāpēc man vajadzēja sākt? Tad vienā brīdī mēs mācījāmies Velsas universitātē. Es pabeidzu visu maģistratūras kursu, bet tad sākās Brexits un vispārējais, un mūs vairāk nesponsorēja, un vajadzēja mūs tad es ieguvu Velsas universitātes maģistra kursa diplomu Velsā, bet maģistra grādu man vajadzēja mācīties Frīdensavā, tas ir Vācijas universitātē. No tā man iznāca, bet es domāju, kad tas viss beigsies? Un es domāju, būtu paņem kādu akadēmisko gadu vai kaut ko, bet domāju, nē, tāpat jau nekad laika nebūs, jāmācās uz priekšu. Un tā es pabeidzu, un es esmu šeit pavisam priecīgs, tā kā ja jūs izbaudiet, redzat, savā laikā, ka es beidzu, teiksim, ar visu tērpu, es biju priecīgs un laimīgs, ka es savu kursu teicu, es vēl lietuviešu kolēģi, vēl Anglijā mēs bijām izlaidumā, tad te mēs ar sieviņu, mana ģimene atbalstīja arī manas mācības un darbošanos, tā kā izbaudiet to notikumu, to brīdi, un, kad jūs esat garīgi dzīvē pajautās, kurā brīdī tu jūties lepns par sevi, tu jūs atcerēsties, tas bija izlaidums. Pareizi, jā? Tā kā tas ir svarīgs princips, bet tā ir realitāte. Tie tās atmiņas, ka tu esi Dieva spēkā spējis pārvarēt savu slinkumu, nevarību, bailes, uztraukumu, kas ir visiem studentiem, ticiet man, visiem bērniem tādā ziņā. Ja? Izturība. Jēkabs saka, izturība līdz galam. Ja, izturība līdz galam. Tātad Jēkabs vēstule teica 1,4, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam. Mēs sākam studēt teoloģiju kādā augstskolā. Mēs sākam 30 studenti un pabeidzām 10. Ja. Es zinu, ka daudzās augstskolās sāk kādi 80 brīžiem pabeidz labi, ja 20. Tas ir daudzās skolās. Ja? Es zinu, ka man arī muzikas skolā jaunākais dēls sāka klasē. Viņi sāka 4, pabeidz muzikas skolu 2. Arī vecākam dēlam viņi sāka 3, pabeidz viņš viens pats. Ja? Tātad līdz galam spēt. Un es domāju, arī muzikas skolas mūsu brīnišķīgās beidzējas ceļš, ka es muzikas skolā, jo tas ir kā obligāti, būsim reālisti. Ja? Un tur ir tā vajadzēja savākties. Un es zinu, ka muzikas skolā ir kaut kā tāds lūzuma periods kaut kādā tur vienā gadā. Nē, vairs neešu muzikas skolu. Vai kā ir sporta skolā. Tāpēc es sevišķi lielu dziļu cieņu izsaku tiem, kas ir pabeiguši. Jo tas prasa piepilnu centību. Mūzika, ja mēs runājam par mūziku, tad arī Bībelē ir runāts par to, ka Dievs slavēja ar mūziku, ar dziesmām. Ja šeit psalmā ir teikts, 68. psalmā, 5. pāns, dziediet Dievu, muzicējiet viņa vārdam. Slavējiet, dziediet, muzicējiet. Jau senajā, kā mēs sakam, cilvēces vēsturē, jau 3000 gadu atpakaļ, cilvēkiem bija instrumenti, ar ko viņi slavēja, muzicēja tam kungam. Viņi arī dziedāja dziesmas, slavēja, muzicēja. Nezinu, kādi precīzi instrumenti bija, ja? Bet tajā laikā viņi arī, es esmu man liels gods arī prieks, ka jūs esat beiguši šo muzikas skolu. Es jau paklausījos, vienmēr atgādinu arī visiem, ka nav jau būt tā liela, ne jau mēs visi kļūsim lieli muziķi muzikā, bet ko attīsta bērniem muzika? Lasīju gudru pētījumu, ja? Kurā teica, kādēļ mācies muziku, un tur ir tādas interesantas lietas, mūzikas nodarbībās bērns attīsta matemātisko domāšanu. Tā ir vai nav, sakiet? Jā, matemātika, jā. Es lasīju, Einsteins arī esot spēlējis violi. Es lasīju, ka Oksfordas universitātē 70% fizikas un matemātikas profesori pasniedzēji arī ar muziku ir uz tukām, mēs sakam, darbojās aktīvi muzikas lietās. Ja? Mūzikas valoda un sarunu valoda ir brāļi, jeb dvīņi, kā viņi saka. Arī tie, kas mācās mūziku, arī viņiem vieglāk ir valodas mācīties. Tā ir eksperti izpētījuši. Muzikālas nodarbības veido un attīsta gribas spēku un disciplinē. Jo nevar muzikā tā, es tagad
trenējos, un tagad 3 mēneši man būs pārtraukums. Tā tas nenotiek pareizi. Mūzika arī jāmācās tad, kad gribās spēlēt, un arī tad, kad negribās spēlēt, saprotiet. Var kā sportā, ja grib vai negrib, bet tev ir jādara. Tas disciplinē, ja. 4. mūzikas nodarbības piedina pie komandas darba, ja. Kad tu darbojies komandā, tev jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem, ja, un tas tev veido kā komandas cilvēku. Ja esi kādā orķestrī, esi korī, ansamblī, tev visu laiku jārēķinās ar citiem cilvēkiem arī, nevis tikai ar sevi. Un 5. mūzikas nodarbības audzina mazus Cēzars. Cēzars bija tas, kas spēja uzreiz vairākas lietas darīt kopā, ja, kuri prot darīt vairākas darbības uzreiz. Es domāju, tiem pašiem, tiem muziķiem, kā viņi var lasīt notis, te pašā laikā kustināt pirkstus un tās kājas tur kaut ko tur tos pedāļus spaidīt, kā saka. Jo es tiešām neesmu muziķis, man patīk klausties, bet es domāju, kā tas ir visas 3 darbības kopā tā runājot. Ja? Tas attīsta, ja? Tā kā tiešām malači, kas beiguši muzikas skolu, un mušiem tad arī tāda kolosāla iespēja. Man ir prieks, ka man ir brīnišķīgi šodien 2 meitenes. Mana kaimiņiene Santa Lūsa, ja tas interesanti tagad tā. Es agrāk dzīvoju Talsu pusē kalpoju, ja? Un tāda es esmu atkal savā vīciemā. Un mums šodien ciemos ir brīnišķīgi man Santa Lūsa, kas mana kaimiņiene, un arī Aleksandra Špīsberga, kur ir no Talsu puses, un viņas abas mācās mūzikas akadēmijā. Santa šī gadā dosies Zalcburgā mazliet, bet Aleksandrs var bieži dzirdēt koncertos. Arī tepat ir lielajā baznīcā kādreiz ir viņas koncerti. Tā kā paklausīsimies arī kāda dziesmas, mums šodien grib apsveikt mūsu beidzēju šajā dienā. Tā kā lūdzu, paklausīsimies šodien dziesmu šodien, lūdzu. Liels ir tas kungs, savā godībā svēts, viņam vara un spēks, viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, mūžam uzticams svēts, savā žēlastībā viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, viņš cienīgs ņemt godu, cienīgs ņemt slavu, pateicību. Paceliet balsis, slavējiet to, lai gavilēs skan. Liels ir tas kungs, liels ir tas kungs. Liels ir tas kungs, savā godībā svēts, viņam vara un spēks, viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, mūžam uzticams svēts, savā žēlastībā viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, viņš cienīgs ņemt godu, cienīgs ņemt slavu, pateicību. Paceliet balsis, slavējiet to, lai gavilēs skan. Liels ir tas kungs, liels ir tas kungs. Liels paldies par jauko dziesmu, par to, ka jūs ciemojās pie mums, tā kā, lai Dievs arī tālāk viņus svētī kalpojot, ko viņi katru darbojās ar koncertiem un ar uzstāšanos un ar mācībām, tā kā sirsnīgs paldies jums. Un ja mēs skatāmies tālāk sporta nodarbības, jau arī mūsos veido ko, jo apstults Pāvils arī runā par sportu, arī Bībelē par sportu runā. Jā, arī viņš bija, kā mēs sakam, sporta fans, viņš pētīja šīs sporta procesus. Un ko viņš saka tā? 1. korintiešu vēstulē 9. nodaļā un 24. pantā. Vai nezināt, ka skrēja stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu. Skrien tā, kā jūs dabūjat, tad cenšaties uz labos rezultātus. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visām. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Arī sports disciplinē, un lai beigtu sporta skolu, vajag ļoti pacensties. Es lasīju par stāstu psiholoģiju. Iveta Aunīte saka tā, sports ko veido? Pašdisciplīna, spēja pārdzīvot zaudējumus, vai kādreiz spēles, kad tu zaudē, fiziskā izturība un personības spēks. Tās ir īpašības, kuras var iedot un stiprināt regulāri sporta treniņi,
un kuras noderēs ne tikai karjerā, bet pilnīgi visās dzīves jomās. Tā kā arī sports ir tas, kas veido mūsu raksturu, izturību un darbību. Es zinu, ka kādreiz cilvēki agrāk teica tā, bet agrāk mēs nesportojam. Agrāk mēs dzīvojam laukos un mēs strādājam smagus darbus, tā godīgi runājot. Pasakiet, cik šodien jums ir pilsētā smago darbu bērniem jāveic mājās. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka viņi sporto, kustās un darbojas, un tā ir tāda svētība. Katrs nokārtots eksāmens, katrs pabeigts gads mūsos veido pārliecību. Pārliecību, ka mēs to varam, spējam un uzvarēsim. Kā Henrijs Fords bija teicis tā, neatkarīgi no tā, vai tu tici, ka kaut ko vari vai nevari, abos gadījumos tev ir taisnība. Ja bērns saka, es nevarēšu pabeigt muzikas skolu, tad viņam vienmēr nav taisnība, sakiet. Ir taisnība. Bet ja viņš saka, es varēšu pabeigt muzikas skolu, ir vai nav taisnība? Arī taisnība. Viņš izlemj, kur ir taisnība. Tāpat arī mēs pieaugušie. Mēs izlemjam, kas ir taisnība. Tas ir mūsu jautājums. Un loģiski, ka mums šajā gadā skola ir devusi gudrību, praktiskās lietas, informāciju un tā joprojām. Un tāpēc arī Zālamans saka savās pamācībās 3. nodaļā 13. pantā. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabūna sev skaidru prātu. Jo ir labāk iedot gudrība nekā sudraba, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Es vienmēr saku, gudrība praktiskā ir svētīgākā lieta. Un to es varu dzīvē iegūt gan skolā, gan mājās, gan dzīvē mācoties daudzas lietas. Loģiski mums priekšā ir šis skaistās vasaras brīvlaiks, un man kaiz jaunieši saka tā, tad, kad ir mācību gads. Tāli neprasi mums lasīt Bībeli, jo mums nav kas? Laika. Paldies. Tagad skola ir beigusies, ir vai nav tāda laiks, sakiet? Tā kā vasarā vēl laiku arī palasīt svētos rakstus. Ja? Jo, kā mēs sakam, ticības dzīvē brīvlaiku nav. Ja, kā mēs sakam, mēs nevaram būt kristieši mēnesi, un tad 2 mēneši pēc atvainojam kristietības. Kristietība tas ir visu laiku, visu dzīvi un katru dienu. Un tāpēc lasiet svētos rakstus, izdomājiet kādu lasīšanas tādu metodoloģiju, cik daudz lasiet brīvlaikā. Un jo 119. psalmā, 105. pantā ir teikts, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tātad Dieva vārds ir tas skaistais gaišums uz ceļiem. Nu, un novēlējums visiem, tā kā, lai jauks brīvlaiks un visas vasaras aktivitātes, lai Dievs jūs svētī. Bet mēs šeit dzirdēsim arī vēl klavieru mūziku. Ja? Tā mēs tā klausīsimies klavieru mūziku.